Kādi spilgti, vasarīgi ziedi. Vēl arī čili pipariņi sildās rudens saulītē. Begonijas tādi maleči visu vasaru zied, un jau redziet rudens, oktobris un turpina ziedēt. Un šodien porcelānā varam apskatīties daļo iju. Tikai do, bet ļoti neredzēts dekols ar pīlāģokām lustrēta. Un tāda kā masā izceltā porcelānā. Skaistums. Un ija ir sarkans zīmogs un ļoti oriģināla krūzītes ūsiņa. Ija ar ābeļu ziediem, tāda pavasarīga, maigi rozā ziediņa. Brīnišķīgi skaists dekols, protams, ūsiņa. Daļā ija. Šie dekoli ijai ir visretāk sastopami. Un šodien pie porcelāna ir nākusi ļoti interesanta Sigulda. Kāpēc interesanta? Tāpēc, ka dekols ir nekad nav redzēts. Tāda rudenīga. Ziediņi smalki, laikam krizantēmas. Zīmodziņi ir 3. škiras. Burvīgā Sigulda. Protams, būs jauns papildinājums Siguldas kolekcijai. Kas ir skaistā terīne? Terīne ar maigajiem puķu zirnīšiem. Saglabājies zelts. Arī zupašķīvi saglabājušies ideāli. Un paši otrā ēdiena šķīvīši vēl tikai nāk klāt. Šī terīne saucās, un šis pusdienu komplekts saucās Māra. Daļā Karīna. Arī šo Karīnu ir sanācis rudenī nokomplektēt. Tejas un kafijas servīze Karīna. Rudenīga, tumšsarkana ar smalkām puķītēm. Apakštase, kūku šķīvis, pati krūzīte. Skaists dekols. Bagātīgi uzlikts zelts. Gan uz rokturiem, gan uz vāciņiem. Gan uz pašām kannām, krūzītēm, šķīvīšiem. Protams, Rīgas porcelāna rūpnīca sarkanais zīmogs. 1. šķira.
Kāds tomēr skaistums zaļās tūjas un savvaļas vīnogas. Nezinu, kāds ir pareizs nosaukums. Tik augstu uzrāpās. Protams, tās ir jāņem nost, ko arī darīsim, bet ir jāpaskatās arī uz šādu dabas skaistumu. Bet uz šīs burvīgās nots, rudens jauko ziedu, es visiem saku atā, līdz nākamajai reizītei.